Nē, mēs runājam par to. Daži Irānas režīma locekļi vēlas pastāvīgi ieviest nodevas Hormuzas šaurumā. Tas ir nepieņemami un pasaulē vajadzētu sašust. Mūs tas ietekmē mazāk nekā daudz citas valstis, arī G7 pārstāvētās, kuras ir daudz smagāk skartas. Un ja šīs valstis ir dziļi ietekmētas, mēs viņiem sacījām, reaģējiet, mēs palīdzēsim, bet esiet gatavi, kad konflikts un operācija beigsies, ja Irāņi izlems, viņi to darīs. Mēs kontrolējam Hormuza šaurumu, un cauri tam var iziet tikai ar samaksu un mūsu atļauju. Tas ir nelikumīgi saskaņā ar starptautiskajām un jūras tiesībām. Pilnīgi nepieņemami, un to nedrīkst pieļaut. Valstīm, kuras tas visvairāk skar, jābūt gatavām rīkoties, un mēs palīdzēsim. To arī teicu, apspriest militārās taktikas. Neviens mūsu sistēmā ar jums nerunās par mūsu plāniem, un tam ir acīm redzami iemesli. Militāro taktiku un plānu jautājumos novirzītu to kara departamentam, kas droši vien neko neatklās. Mums ir mērķi, kurus jau minēju, un esam pārliecināti, ka drīz tos sasniegsim. Sekretārs šajā apmācībā. Vai kāds G7 dalībnieks bija neapmierināts ar prezidenta komentāriem par šo jautājumu, un vai jūs tam nepiekritāt? Viņi tā nerīkojas manā klātbūtnē. Varbūt to saka jums vai presē, bet ne man. Es to nekad neesmu sapratis. Sanāksmi mērķis ir pateikties Amerikas Savienotajām valstīm par to lomu, ko tās spēlē, cenšoties nest mieru Sudānai. Atzinība tam, ka prezidents bija izšķirošs, lai izbeigtu to, kas notika Gazā. Atzinība mūsu lomai Sīrijas stabilizēšanā. Un neskatoties uz to, ko viņi saka mēdījiem, tas, ko mēs izdarījām Venecuēlā, bija labs gan pasaulē, gan rietumu puslodē. Atzinība par mūsu lomu bandas apkarošanas spēka izveidē Haiti ar Kanādu un pateicība par centieniem būt mediatoriem Krievijas un Ukrainas karā. Tāpēc es nezinu, jautā par sanāksmēm, it kā visi būtu dusmīgi, bet neviens nepaceļ balsi vai nesaka neko sliktu. Un ja viņi tā darītu, es viņiem atgādinātu par lomu, ko Amerikas Savienotās valstis ir spēlējušas pēdējā gada laikā. Tā viņiem ir bijusi produktīva un noderīga loma. Es tikai teikšu sekojošo, kā teicu vakar un atkārtoju tagad. Irānas tauta ir fenomenāla un ir pelnījusi daudz vairāk nekā šo klerikālo šītu radikālo režīmu. Viņi izmantojuši valsts bagātību nevis infrastruktūrai vai veselības un izglītības attīstībai, ne arī valsts uzplaukumam. Viņi šo naudu izmantoja terorisma atbalstam, raķešu, dronu un jūras mīnu būvēšanai. Viņi izmantoja šos resursus, lai nogalinātu cilvēkus visā pasaulē. Tas jāpārtrauc, jo šī valsts ir drauds. 47 gadus šis režīms nogalina amerikāņus visā pasaulē. Mums ir prezidents, kas nepieļaut šādu turpinājumu bez ierobežojumiem. Kad pabeidzām, Irāna jau bija novājināta. Kad tuvāko nedēļu laikā ar viņiem tiksim galā, viņi būs vājāki nekā bijuši nesenā pagātnē un vairs nevarēs slēpties aiz šiem ieročiem. Mēģināt iegūt kodolieročus būtu neprāts. Tas būtu neprāts. Ja viņiem izdotos iegūt kodolieročus, viņi var esošajiem ieročiem uzbrukt vēstniecībām, viesnīcām un civiliedzīvotājiem, kā arī kaimiņiem. Iedomājieties šos radikāļus ar kodolieroci. Sekretār par Krieviju un Ukrainu, jūs tvītojāt šo, ka esat nodevis prezidenta apņemšanos panākt pamieru un sarunu ceļā rast risinājumu. Pamiera jautājums atkal tiek apspriests. Kur Krievijā, Ukraina? Jā, mēs vienmēr vēlamies redzēt šī kara beigas. Nezinu, kāpēc tas tika apšaubīts. Pēdējās tikšanās par šo bija sestdien Miami, kur Stīvs un Džareds tikās ar Ukrainas pārstāvjiem. Jaunas tikšanās nav plānotas. Acīm redzot, šis karš turpinās un joprojām pastāv, un tas ir ļoti nožēlojams karš. Dzīvību zaudējumi tur ir milzīgi. Krievijas puse īpaši zaudē, es domāju, ka viņi tagad zaudē vairāk karavīru nekā spēja iesaukt. Mēs esam gatavi konstruktīvi palīdzēt izbeigt šo karu, bet pasaulē ir arī citas problēmas. Sekretārkungs, ziņojumi norāda, ka SNI novirzītu ieročus uz Ukrainu Pēros sistēmā, lai aizstātu munīciju, kas izlietota tuvajos austrumos. Tas ir taisnība, un viņš par to informēja sabiedrotos. Tas vēl nav noticis, nekas nav novirzīts, bet tas varētu notikt. Tās netiek novirzītas, šie ieroči nav novirzīti, tie ir mūsu, tie ir pārdošanas darījumi, tie ir militāro preču pārdošanas darījumi caur Pērlu, ko apmaksā NATO. Tātad, ja Amerikas Savienotajām valstīm būs militāra nepieciešamība papildināt krājumus vai izpildīt nacionālo interešu misijas, mēs vienmēr būsim prioritāte, kad runa ir par mūsu pašu ieročiem. Tas attiecās uz jebkuru valsti, izņemot tās, kas nevēlās izdzīvot. Tātad man nav nekā ko paziņot. Es nesaku, ka tas notiek šobrīd,
bet tas var notikt un vienmēr varēja notikt. Ja mums kaut kas vajadzēs Amerikai, un tas būs amerikāņi, mēs to vispirms paturēsim Amerikai. Šobrīd tas nav noticis, un Pēru šī operācija neietekmēja. Jūs novērojāt Krievijas atbalsta pieaugumu Irānai šajā konfliktā. Kāpēc tieši šobrīd būtu īstais brīdis sankcionētiem Krievijas likumdevējiem apmeklēt Zebriju? Kāpēc tieši tagad? Tas jau bija plānots, tikai 4 devām atļauju atbraukt. Par atbraukšanu vēl tika paziņots. Atdalīsim 2 jautājumus. Krievija joprojām ir spēcīga kodolvalsts, tāpēc kodolvalstīm svarīga valdības un diplomātiskā iesaiste. Es nedomāju, ka tā bija kāda liela piekāpšanās nekādā gadījumā. Un kāda bija jautājuma pirmā daļa? Krievijas atbalsts Irānai ir pieaudzis. Es teikšu tā, Krievijas rīcība Irānas labā neietekmē mūsu operāciju. Tas bija labākais, ko varēju izdarīt. Tā ir Zebrija. Viņi savus lesbieti, drošības baroni, atkarīgi no šīs varas lomas. Tie ir meli, es pats dzirdēju, kā viņš to saka. Viņš to apgalvo, zinot, ka tā nav taisnība, un viņam to neteica. Viņam sacīja, ka drošības garantijas nebūs spēkā līdz kara beigām, citādi sanāk iesaistīšanās karā. Kāda tad ir šī garantija? Karaspēks ir gatavs iejaukties un rīkoties, to īstenot tagad nozīmētu iesaistīties karā. Viņam skaidri pateica, ka drošības garantijas būs tikai pēc kara beigām, neatkarīgi no teritorijas atdošanas. Nezinu, kāpēc viņš tā runā. Tas nav taisnība. Kā mēs jau teicām, Ukrainai paskaidrojām Krievu prasības, tās neaizstāvam. Izvēle ir viņu ziņā. Nevaram izlemt viņu vietā. Nekad neesam teikuši, ka tas jāpieņem vai jāatsaka. Mums jānoskaidro abu pušu vēlmes un jāatrod kompromiss, taču lēmums ir Ukrainas ziņā. Ja viņi nepieņems lēmumu vai nepiekāpjas, karš turpināsies. Tas pats ar Krieviem. Ja neizdara piekāpienus Ukrainai, karš turpināsies. Mēs turpināsim censties atvieglot visu, kas ir iespējams. Ja tas nebūs iespējams, tad, diemžēl, karš turpināsies. Karaspēks uz tuvajiem austrumiem. Viņi mobilizēja amatpersonu. Un uzminēt, labi. Tāpēc jums tas nav. Kungs, kāda vēl varētu būt uz tuvajiem austrumiem nosūtīgo karavīru loma, ieskaitot priekšdarbu veikšanu iespējamai sauszemes invāzijai? Jūs minat vairākas nedēļas, vai jūs neuztrauc, ka tas varētu iesaistīt SLA? Šādu ilgstošu konfliktu prezidents Trumps solīja izvairīties stājoties amatā. Šis konflikts nebūs ilgs. Mani mērķi jau izklāstīti, atkārtoju tos, jo ziņojumos nav skaidrības par tiem. Mēs bijām tik skaidri, cik vien iespējams jau no pirmās nakts par to, kādi ir šīs misijas mērķi. Mēs iznīcināsim viņu rūpnīcas, kas ražo vadāmās raķetes un dronus. Mēs iznīcināsim viņu jūras spēkus un gaisa spēkus. Mēs neutralizēsim viņu raķešu palaišanas iekārtas, lai viņi tajās neslēgtos, lai iegūtu kodolieročus. Mēs varam to sasniegt, mēs sasniedzam šos mērķus, lielākajā daļā esam priekšā un to paveiksim bez jebkādas sauszemes karaspēka iesaistes. Bez neviena. Attiecībā uz izvēršanas iemeslu prezidentam jābūt gatavam dažādiem ārkārtas gadījumiem. Movirzu jūs uz kara departamentu, kas droši vien teiks to pašu, bet ar sauszemes karaspēku varam sasniegt visus mērķus. Taču mēs vienmēr būsim gatavi dot prezidentam maksimālu elastību un iespēju pielāgoties iespējamām ārkārtas situācijām. Par Ruva 2 jautājumi. Gadu desmitiem atbalstījāt režīma maiņu. Taču tagad šķiet, ka ir sajūta, ka varbūt prezidents Trumps būtu apmierināts ar uzvaru, kas nozīmētu tikai ekonomisku ieguvumu. Vai varat pateikt, no kurienes šī sajūta? Daudz ziņojumu, ka Daudz viltojumu visi var. Tikai es un prezidents rūpējamies par Kubu, visi citi ziņojumi ir meli. vai tu vēl gribi režīma maiņu? Šie informācijas avoti par Kubu neko nezina. Nav sarakstā un nezina, kas tas ir. Tas notiek tagad. Vai tev ir iebildumi pret teikto? Ekonomiskā vienošanās, kā tā? Kubas ekonomikai jāmainās, taču tas notiks tikai tad, ja mainīsies pārvaldes sistēma. Kurš komunistiskā valstī ieguldīs miljardus dolāru? Kurš ieguldīs miljardus valstī, ko vada nekompetenti komunisti? Sliktāk par komunismu ir nekompetents komunists. Viņu valdības sistēmai ir jāmainās, jo bez tā viņa ekonomiski neattīstīsies. Ekonomiskā reforma ir būtiska. Ekonomiskā un politiskā brīvība ir cieši saistītas un svarīgas cilvēkiem.
Vienošanās jums, kurā Castro ģimene paliek pie varas, tas ir. Runa nav par Castro ģimeni, bet par valdības sistēmu un režīmu, kas nestrādā. Draugi, daži vārdi par Kubu. Es neesmu atbraucis uz Franciju tikai dēļ Kubas, bet tomēr parunāsim par to. Lieliski, tas ir labi, jo mēs par to runājām G7 sanāksmē. G7 ir būtisks. Nē, protams, ka nē. Turklāt mēs par to runājām G7. Visi runā par šiem elektroenerģijas pārāvumiem. Kubā pēdējos 2 gados bija elektroenerģijas pārāvumi, nav jūras blokādes ap Kubu. Kubai nav naftas un degvielas, jo viņi to vēlas bez maksas, bet cilvēki to parasti nedod par velti. Ja vien to nesubsidētu Padomju Savienība vai Maduro, viņi vienkārši to nedara. Viņi var laiku pa laikam saņemt kādu kravu, bet tas nav pietiekami, lai uzturētu valsti. Tāpēc viņiem nav degvielas un elektrības pārāvumi rodas, jo iekārtas ir no 50. un 60. gadiem un nav apkopotas vai modernizētas. Labi, bet galu galā iemesls, kāpēc Kuba ir katastrofa, ir tas, ka viņu ekonomiskā sistēma nedarbojās. Tā ir bezjēdzīga sistēma. Kubas tauta cieš, jo valsts vadītāji nevēlas veikt pārmaiņas, lai ietu 21. gadsimtā. Ir skumi, ka vienīgā vieta, kur kubieši var gūt panākumus, ir ārpus savas valsts. Tas ir ļoti skumji. Jūs redzat, ka kubieši dodas uz visu pasauli un gūs panākumus, izņemot Kubā. Lai kaut kas mainītos, jāmaina pie varas esošie cilvēki. Jāmaina valsts pārvaldes sistēma, un esošais ekonomikas modelis ir vienīgais ceļš Kubas nākotnē. Mēs to esam skaidri teikuši gadiem ilgi. Varbūt tagad ir iespēja. Redzēsim, kungs sekretāri. Atgriežoties pie Irānas, vai jūsuprāt viņi šodien sniegs atbildi uz 15 punktu plānu, un vai jūs gaidāt kaut ko īpašu? Mēs vēl neesam saņēmuši, bet esam saņēmuši ziņas. Ir notikusi viedokļu apmaiņa ar to, kas palicis pāri no Irānas sistēmas par gatavību apspriest dažus punktus. Gaidām precizējums, ar ko un par ko mums atļauts runāt, kā arī, kad tas notiks. Man vēl nav jaunu ziņu. Tas var notikt jebkurā brīdī, šodien vai rīt. Mēs to neprognozējam un turpināsim savas darbības. Zīme, ka viņi to vēl uztver nopietni. Signāls būtu, ja viņi piezvanītu, pateiktu, kur ir viņu pārstāvi un paziņotu gatavību tikties un runāt. Mēs turpinām veiksmīgu operāciju. Irāna ar katru dienu kļūst vājāka. Kara departaments veiksmīgi grauj režīmu un tā spēja uzbrukt kaimiņiem un apdraudēt pasauli. Ko tu darīji tagad, draugs? Mums bija laba. Es domāju, jā. Esmu priecīgs par vienprātību tajā telpā, ka mums ir jābūt gataviem rīkoties drīz. Tas ir nepieciešams. Vai jums būtu iebildumi, ja viņi to nedarītu? Vai varbūt kaut ko? Mēs to neizturēsim. Mēs nevienam nelūdzām palīdzību karā. Prezidents bija skaidrs. Mēs nelūdzam, lai kāds iesaistītos karā, pat ne lai iesaistītos tajā vai šajā operācijā. Mēs to neprasam nevienai valstī. Mums tas nav vajadzīgs. Daram savu darbu. Esam priekšā grafikam un par to nerunājam, bet runājam par šo. Daži no Irānas režīma saka, ka viņi plāno padarīt Hormuzu šaurumu pastāvīgi nepieejamu. Tas ir nepieņemami. Pasaulē jābūt sašutušai. Mēs esam ietekmēti mazāk nekā pārējā pasaule, tostarp daudzas G7 valstis. Ja viņus tas smagi skar, mēs tikai teicām, ka viņiem jārīkojas. Mēs palīdzēsim, bet jums jābūt gataviem rīkoties, jo, kad šis konflikts un šī operācija beigsies, Irāņi izlems. Hormuza šaurumu kontrolējam mēs. Iziesiet tikai ar mūsu atļauju un samaksu. Tas vēl nav viss. Tas ir nelikumīgi pēc starptautiskajām un jūras tiesībām, nepieņemami un nepieļaujami. Teicām, ka vissmagāk skartajām valstīm jābūt gatavām rīkoties, un mēs palīdzēsim. To šodien arī paziņoju, un ziņa tika labi uzņemta. Vai tu dzirdēji par Irānas ārlietu ministru, ko viņš teica? ANO cilvēktiesību samitā apsūdzot ASV un Izraēlu Irānas genocīdā. Labi, viņš ir genocīda speciālists. Viņi ir šīs jomas speciālisti. Jo, kā zināms, viņi atbalsta terorismu visā pasaulē un ir nogalinājuši tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku. Paskatieties uz tuvajiem austrumiem, draugi. Visas tuvo austrumu problēmas sākās Irānā. Hezbollas, Irāna, šītu grupējumi, kas apdraud un iznīcina Irāku. Irāna, Hamas, Irāna, Haldi, Irāna, Asads. Kad bija Sīrijā, Irāna vienīgā reize, jebkurā virzienā, kur paskaties, viņi ir jums aiz muguras. Viņi ir destabilizējoši, bīstams un ļauns spēks, tas jānovājina un jāapkaro. Kādas ir jūsu bažas par kolumistu vardarbību pret palestīniešiem rietumkrastā?
Mēs esam nobažījušies un ko jau pauduši, uzskatām, ka līdzīgas bažas ir arī Izraēlas valdībā. Vai esat redzējis ziņojumus, ka daži no šiem cilvēkiem uzbrukuši Izraēlas drošības spēkiem? Šajā procesā prezidents ir ļoti skaidri norādījis, ka viņš ir pret jebkādām izmaiņām status quo rietumkrastā. Pašlaik pasaulē notiek daudz, taču šo tēmu mēs cieši uzraugām. Vai būs sekas, ja šie uzbrukumi palestīniešiem turpināsies? Piekrītu, esam pauduši bažas, to darījuši arī izraēlieši. Dažas grupas, piemēram, kolonisti vai huligāni, ir uzbrukuši pat Izraēlas drošības spēkiem. Es uzskatu, ka valdība rīkosies šajā jautājumā. Nafta. Runājot par Černobiļas atomelektrostacijas remonta fondu, urugvajieši jau sola finansējumu bez saistībām. Šodien par to nerunājām, bet zinu, ka tēma jau apspriesta, tāpēc vēl neesam izlēmuši, kā palīdzēt. Par pagaidu sankciju atvieglojumiem Krievijas naftai gribu zināt, vai tas būs īslaicīgi un kāds ir plāns un termiņš. Tās beidzās 9 vai 10 aprīlī un attiecās tikai uz naftu, kas jau ir jūrā. Mums tas nav aktuāli. Tā nav pastāvīga ASV politika. Acīm redzot, ja būs nepieciešams, mēs veiksim korekcijas, ņemot vērā globālos apstākļus, bet galu galā mēs to nedarīsim. Prezidents nav norādījis vēlmi pastāvīgi atcelt nevienu no sankcijām. Tas galvenokārt attiecās uz jūrā esošo naftu, ko, piemēram, par zemāku cenu varētu nogādāt uz Ķīnu. Tagad vienīgā atšķirība ir, vai vairāk valstis varēs iegādāties šo naftu, jo tā tik un tā tiks pārdota. Vai nedaudz mazinātu globālās bažas par to, kas notiek šajā operācijā. Par Hormuzu šaurumu zinu, ka pēc konflikta tiek apspriesta daudz valstu koalīcija. Vai kāda G7 valsts, ar kuru šodien runājāt, ir devusi sākotnēji apņemšanos, ka vēlētos iesaistīt savus bruņotos spēkus? Es domāju, ka visi ir devuši apņemšanos, ka viņi to dziļi saprot un apzinās šādas nepieciešamības potenciālu, un ka būtu nepieciešamība piedalīties šādā iniciatīvā. Es domāju, ka daļa neskaidrību pirmajās nedēļās, varbūt mēdījos vai citos fórumos, bija ideja, ka mēs lūdzam, lai kas sāktos nekavējoties. Mēs vienmēr to esam uzskatījuši par nepieciešamību pēc konflikta. Man nerūp, ko Irāna saka. Pirmie naftas tankuļi, kas pēc operācijas beigām šķērso šaurumu, vēlēsies eskortu, citādi tie nesaņems apdrošināšanu, tāpēc pasaulē jārēģē. Mums ir otra problēma. Ja Irāna vai tas, kurš tur ir pie varas, izlems, mums patīk šī nodevas iekasēšana, mēs to iekasēsim no visiem, kas šķērsos, vai arī uzspridzināsim jūs. Pasaulē īpaši bagātām, ietekmīgām un stabilām valstīm jārēģē un jārīkojas, jo tās ir visatkarīgākās no šauruma. Tāpēc mēs palīdzēsim. Esam gatavi pievienoties koalīcijai, bet aicinām citus to organizēt. Daudzi šodien saprata un piekrita vēstījumam, strādāja tā īstenošanai, paliek augsts, iesim prom.